tik daudz reižu jau mēģinājusi atsākt, un es to biju jau sen jau sākus, un kā jau es minēju savā pirmajā video. Man ir jādara tas, kas man ir jādara. Es nevēlti jau to biju sākus darīt visus šos daudzos gadus atpakaļ, un tāpēc es gribu to darīt vēl joprojām, gribu to darīt arī tagad. Nu, paskaties uz šiem kadriem, es to esmu jau darījusi vienmēr. Čau! Šodien es jums pastāstīšu, kā es izaudzēju savu avokādo. Ļoti maz esmu savu bērnību pavadījusi dārzā vai pie puķēm. Tādējādi es vēlos parādīt, cik vienkārši, cik elementāri to var izdarīt jebkurš. Katrs var izaudzēt savu avokādo vai katrs var izaudzēt arī savu tomātu. Lai atgādinātu sev, kāds ir viņu veidu saturs un lai varētu trāpīt tā kā visos ķeksīšos, es nonācu pie ļoti laba profesionāla satura un tas, manuprāt, man iedeva šīs pārdomas sevī par to, vai man sanāk tiešām tikpat labi, vai tas, ko es nodošu, atbildīs viņu kvalitātei, un jā, tas iedeva šīs te pārdomas un šī te mūžīgā salīdzināšana. Pēdējā lieta, ko vajadzētu darīt, salīdzināt ar citiem māksliniekiem, ar citiem darbiem. It īpaši tas nenotiek veselīgā veidā, bet tas iegraužās tur tajā vietiņā, kur parādās šīs šaubas un bailes par sevi un saviem darbiem. Tā kā jā, tas ir tāds ļoti milzīgs aspekts, ļoti svarīgs, ļoti svarīga higiēna, ko ievērot kā māksliniekam, kā satura veidotājam. Nesalīdzināt sevi, jo katram mums ir šī te unikālā balss un unikālais redzējums, rokraksts. Tas ir pilnīgi unikāls un nedrīkst salīdzināt. Vienkārši nedrīkst to darīt. Mani brīvie brīži paiet bakstot Exceli. Ecīvu. Ķerot dušu, strādājot. Kas ir atpūta vispār? Es beidzot izlēmu arī, ko es darīšu ar šo te dienas grāmatu latviešu vai angļu valodā. Tā ir mana pārdomu darbnīca. Šodien mazgāju griestus. Mēģinām iekārtot diezgan foršu noliktavu un garāžu pieejas, bet tas stāsts citai dienai. Te vienkārši ļoti viegli padomāt. Es izdomāju, ka angļu valodā es taisīšu vienkārši citas YouTube sērijas, tāpēc šodienas grāmatu atstāšu latviešu valodā. Tā kā man liekas, tas būtu visforšāk un svētīgāk. Atkal ir tas ratais brīdis, kad man ir pilnīgi brīvs laiks uz kādu brīdi, bet man ir jāstrādā pie Exceļa, jo es viņu vēl neesmu pabeigusi. Bet tik svarīgi, tad, kad ir milzīgi kaudze ar darbiem, sākt pa vienam un koncentrēties tikai vienai lietai, tad nākamajai, tad trešajai un nemēģināt viņus izdarīt reizē, kā es to šobrīd daru. Bet es gatavojos un bija jāparaksta atkal jauns līgums, atkal man būs sadarbība ar Hairboxa. Šoreiz gan man būs jāliek savā Instagram profilā arī. Nu, labi, ok, bet tā kā es ar viņiem sadarbojos, jo es patīk viņu produkts, tad es domāju, nu kāpēc nē. Tas nebūs nekādās pretrunās ar mani vai manām vērtībām, lai jau iet arī manā profilā vai nē. Kas vēl tāds, es vienkārši gatavojos jaunam projektam, kuras jūs arī paņemšu līdzi, vienam mazam projektiņam sadarbības. Es arī tur bīdu lietas, man tam ir jāsagatavojas un ir fakti, kas man ir jāizlemj un jāsaprot un jāizdomā un tā kā jā, ir daudz ko darīt un tad vēl saturs fonā visu laiku top saturs un ja es visu laiku biju teikusi, ka mana mantra ir everything is content, tad
tā bija. Es visu laiku filmēju, bet es gribētu teikt, ka man tas vēl neizdevās tik labi un ātri, kā man gribētos, un tika organiski un viegli un dabīgi. Tad tagad jau man tas ir praksē aizgājis tik ļoti viegli un dabīgi, ka es netieku vairs ar editēšanu un postošanu līdzi, jo man ir tik daudz kontents un ir tik daudz saturs un viss, ka vienkārši viss kūp un ar visu ir jātiek galā un jātiek līdzi. Ir 8 vakarā. Dodos uz darbnīcu. Ir tik forši, ka ir vēl tik gaišs ārā. Jā, ap saulgriežam jau sāk atkal tumšāks palikt, tā kā šis ir jābauda. Tas ir īsts brīdis. Jā, pagaidām neesmu vēl sūtījusi nevienu sadarbības e-pasta piedāvājumu, jo esmu diezgan nodarbojusies, bija jauns Hairboxa briefs. Taisīju to un. Pafilmējām, padarījām mazliet arī savu kontentu sev, kas ir kalendāriem. Tāpat arī pāris pasūtījumi ir jāizveido bija. Un arī jāpaturpina savs profils. Vēl joprojām jūtos, ka esmu šajā zemajā punktā. Līdz ar to arī nav gribējies rakstīt šos sadarbības ēpastus. Ne tāpēc, ka man nebūtu iedvesma to darīt, bet pašai uz manas šķīvja ir tik daudz, ko sagramot un ar ko darboties, ka šobrīd vienkārši jūtu, ka nav tā īsta enerģija, lai viņu kaut kur izpaustu vai uzņemtos atbildību. Jo tad, kad uzņemos atbildību, tad ir nedaudz tāds saspringums uz pleciem jāizdara. Tagad arī es paspēju uztaisīt Hairboxu pašā pēdējā brīdī, jo man rītdien jau ir nodošanas deadlines, un tā kā principā es izdarīju tikko pabeidzu. Augšu plādēju un to visu izdarīju, tā kā, jā, tagad pakoju kalendārus, mums ir jauna darba telpa, kas ir tik forši, līdz ar to var mazliet nodalīt pāris lietas. Mājās notiek milzīga šķirošana, kārtošana, gan no vecām lietām, gan jaunām, gan vienkārši pārkārtošana. Un pēdējo 2 mēnešu laikā tas visu laiku ir katru dienu noticis un notiek, un joprojām baigā kārtošana. Tik daudz, kas notiek. Līdz ar to ir nav sanācis palaist arī pāris projektus, kas man stāv tādā gaidīšanas režīmā, ko es arī jums vēlos pastāstīt. Bet tam visam arī būs savs laiks un savu enerģiju. Un nē, es nebeidzu pati sev pārsteigt. Es nevaru sagaidīt izpakot. Būs unboxings kopā, jo šis ir kopa projekts. Es taisīsim vaļā? Jā. Es taisīšu vaļā, un tad tu skaties, kas tur būs iekšā, jā? Skaties, kas tu te? Tev patīk? Pagadies! Florence, tas ir tev! Priecājies! Viņa man danco klēpī. Un paskaties! Tik forši gribēsi piemērīt? Vai ne? Taisam vaļā! Taisam vaļā! Tu esi tik priecīga! Žipčiks! Pagadies, cik jauks! Tev patīk? Jā, Florence teica, ka viņai patīk. Šo arī attaisīsim vaļā, jā? Šies arī izskatās, ka tev vēl varētu darēt. Boss ir ieradies. Tev patīk?
Gribi vilkt šito? Iepauzēju ar šo visu, pati nemeklēju darbus, bet ļaujos iespējām, lai tās pašas mani sameklē. Vēl biju ieminējusies par to vienu projektu, kas man top. To es arī atcēlu, pārcēlu, jo es vienkārši nejūtos tā, lai es to varētu darīt. Jā, jūtos vēl tādā diezgan zemā punktā un vēl neesmu tikuši šim šaurumam cauri. Es tuvojos, es jūtu, ka es tuvojos. Bet jā, šo te visu ļoti izjūt arī mans ķermenis, mana āda. Tā pašsajūta bieži vien nav tā pat viena. Bet viss ir pārējoši un kaut kad arī tas beigsies. Tā kā es vienkārši gaidu to lielo sprādzienu un gaidu jau no iedvesmas cirksteli. Bet tagad ķeros pie kalendāriem. Jā, man ir ļoti liels prieks, ka jūs man šoreiz pievienojāt. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs man pievienojāties arī šoreiz. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs man pievienojāties arī šoreiz. Un es ļoti ceru, ka pievienosieties arī nākošreiz. Paldies jums liels. Un es ceru, ka pievienosieties arī nākošreiz. Tā kā čau!